saule, piekdiena un mašīna. Tu kaut kā, man liekas, ar kaut kādu citu kameru to darīji. Nu, reku, nolasījām atslēdziņu. Tas ir 330. klapsports. Tas ir mūsu M5. Jā, šo auto mēs pārdevām pagājušu gadu, man liekas, augustā. Kāda tehnoloģija? Crazy, ja? Sveiciens First Auto sekotājiem. Ļoti interesants kontents šodien ir. Tātad, ko mēs jums pastāstīsim? Mēs jums pastāstīsim to, ka mēs sēžam M8 First Editionā, un šis nav mūsu pirmais M8 First Editions, bet stāsts šoreiz ir par to, ka atnākot šim M8, mēs piefiksējām to, ka ir pāris vizuāli defekti. Tātad nedaudz apbružāti diski, tātad neliela buktīte uz motora pārsega, vēl tur, tātad skrāpējums uz priekšējā bumpera. Un tad es domāju, tātad, kas šo auto varētu vislabāk atjaunot. Un man pirmā doma bija mehānika. Kur tātad mēs arī esam šeit. Tātad atrādīsim Valērijam mašīnu, paskatīsimies, kāds ir Valērija komentārs par šo auto, un, protams, apskatīsimies mašīnas, kas ir šeit, jo šeit vienmēr ir ļoti interesanti BMW eksemplāri un ne tikai. Tāpēc esam klāt un izskatās dārgi. Un tātad čau visiem, kur mēs atrodamies. Mēs atrodamies pie BMW eksperti, un arī šeit viņš arī ir, vai ne? Čau. Čau, Edī. Čau, prieks, patīkam. Kā sokās? Viss kārtībā. Diena iet, saule spīd, piekdiena. Saule, piekdiena un mašīnas. Paskaties, cik daudz te ir mašīna. Tā ir. Tas ir skaisti. Bet tas taču ir forši, ka tu viņus var redzēt visas tās mašīnas vienā vietā. Tas ir vienkārši lieliski, es uzskatu. Un forši arī tā lieta, ka pusi no tām mašīnām ir mūsēja. Ļoti daudz mēs mašīnas paši atvedām. Ļoti daudz mašīnas ir uz apkopēm un tā tālāk. Un es teiktu tā, tas ir tikai prieks un viss, nekāds cita. Tā, cik tīri modeļi tagad? Tas, kas ārā stāv, es domāju, kaut kādi 10, 12, un iekšā vēl kaut kādi varbūt 10. Pus no Latvijas mašīnām no tajā momentā. Tā tikai liekas, aizbrauciet uz Antonijas ielu un sapratīsiet, ka tā nav puse. Tur ir otra puse. Pēc tevis viņas brauc caur Antonijas ielu? Tā varētu būt, ja Antonijas ielā viņi tur padara savas lietas, tad atbrauc, ka viņiem ir po klusu vai kaut ko skaļāk, tad viņi atbrauc. Es, protams, viņus lamāju visu, saku, veči, cilvēki grib gulēt Antonijas ielā. Jā, man jau bija gadījums, ka man klients zvanīja no Antonijas ielas, reāli viņš tur dzīvo, viņš saka, Valērija, tu tam pasaki, jo tam, ka, jā, vēlreiz, tad viss. Un man nācās tiešām cilvēkam zvanīt, pateikt, klausies, kauns. Kauns par tevi, man zvana cilvēki un vienkārši saka, ka gulēt viņam nedod. Un, protams, cilvēks uzklausīja un vairāk nebija. Es ceru, ka viņš vairāk tā nedara. Tātad sanāk, ka šeit uztais mašīnu, saliek izplūdu to, tur ielīmē PPF, to šito, tur karbonu šitas. Un brauc atrādīt tātad uz to mazo ielīti, to autiņu. Nav obligāti tā, principā viņi jau dara to priekš sevi. Protams. Bet atrādīt, tas ir daļa no tā visa, parādīt, kā viņš sataisīt. Visi cenšas individuāli dabūt to, zin kā, lai tas skaisti izskatās, lai nav tā kā visiem, jā, un tad viņi, protams, cenšas izmantot tās iespējas, ko mēs varam viņam piedāvāt, jā, un vai arī, ja kaut kas ļoti līdzīgs kā citam, mums arī bija varianti. Uztais man tāpat kā tam cilvēkam, man ļoti patīk. Ja es ieraudzīju, es zinu, ka tas ir tas variants priekš manīm, davai tā esam. Protams, mēs iesakām kaut ko bišķi samainīt. Ja nav tā, lai tam cilvēkam, pēc tam, zin kā, nav tāds sajūta, ka tas ir tipa fake kopija, kāpēc tā dara? Īstenībā man bija tāds jautājums, jo man ir M3 G8. Jā, melns. Un es ieraudzīju īstenībā šo. Tātad M3. Un gala rezultātā es nezināju, ka tāds ir Latvijā. Un tādu es gribēju redzēt savējo. To matēt, tu domā? Jā. Man likās, ka varētu viņš tāds izskatīties, un beigās es ieraudzīju pēc tevis. Un pats labākais, es te uzreiz varu iepriecināt, ka tā mašīna pēc būtiski 2-3 nedēļām būs absolūti citā krāsā. Viņš atbrauc šeit uz tādu kā aplīmēšanu. Tas būs priekš mums arī tāds diezgan liels projekts, jo mēs izmantosim
krāsaino PPF. Okay. Tas ir tāds retums, jā, bet, protams, tas ir ļoti dārgs pasākums, bet toties tu dabū divas vienā, tu dabū krāsu maiņu, un tu dabū aizsardzību, ko piedāvā PPF. Jā, tas ir, jo, kad tu liec vinīlu, jā, diemžēl, tas ir tikai krāsa maiņa. Ilgtermiņā tas ir ļoti slikts risinājums, jā, jo viņš skrāpējās, viņš pēc gada paliek jau bāls un tā tālāk. Un, pirms tam bija risinājums, ka tu vari vienkārši vinīlu apklāt ar PPF un caurspīdīgu, tad tu to vispār saglabās. Bet cipars ir ļoti, ļoti dārgs tādām pasākumām. Un tāpēc reāli, ja tu izmanto krāsaino PPF, tad tu vienkārši dabū uzreiz rezultātu maksimāli krūtu, lētāk nekā tas rezultāts, kad divas plēves. Un vienkārši priecājas un brauc ar mašīnu. Kaut kā tā. Pasties laikam ejot visādi kādi risinājumi rodās, vai ne? Risinājumi ļoti daudz. Viss atkarīgs no cilvēka. Viņš atbrauc, viņš individuāli pasaka, ko viņš grib, tad mēs sākam ar viņu runāt. Saprotam, kur viņš grib lietot to mašīnu, ko viņš grib dabūt no tās mašīnas, emociju, vai vienkārši ikdienā braukāt. Viņš grib, lai viņu visi redz, vai arī tieši otrādi. Viņš grib paslēpties. Tev ir jābūt arī savu veidu psihologam auto nozarē, ne? Nu, tā sanāk. Bet tas ir 15-20 gadu laika tajā periodā, kā es ņemos ar auto biznesu. Tas ir vienkārši katru gadu saprot kaut ko jaunu tiem cilvēkiem. Un tu centies akurāti, varbūt kaut kur ne tā kā uzspiest savu viedokli, bet viņam dot izvēli tam klientam. Pateikt, reku, var tā izdarīt. Tu vari izvēlēties pats, skaties, padomā. Un tā ideja. Virzamies pie M8. Davai. Stāsts sekojuši. Tātad man atnāca M8 First Edition. Jā, atkal. Kārtējo reizi. Jā, kārtējo reizi. Iepriekšējo modeli. Tātad paldies tev, tu man viņu palīdzēji pārdot vēlreiz. Jā, paldies tev, ka tu, tu ātri visu reaģēji uz to visu pasākumu. Jo toreiz es te uzzvanīju, saku, man ir klients, daram, nedaram, tur bija kaut kādas lietas, bet tu izdarīji ļoti ātri, viss bija ļoti forši. Galvenais, ka bet galvenais klients ir priecīgs un viņš joprojām braukā un ir ļoti mīl savu mašīnu. Tas ir tas galvenais. Jā, tas ir fantastiski. Un starp citu, mums arī būs citā mūsu šī video daļā arī klients šeit, Denis, kurš arī parādīs to auto, izstāstīs kādas upgrades viņam ir veikts Valērijas un būs interesanti salīdzināt. Bet atgriežoties atpakaļ tieši pie šī auto, stāsti. Situācijas sekojoša. Pirmais, tātad es ieraudzīju to, kad ir apskādēti diski. Standarta situācija. Jā, priekš Eiropas tas ir vispār standarta situācija. Kā pareizi saucās tātad šī krāsa? Tas ir zelta, tāda kā bronzīga. Viņa ir speciāli nosaukums, es tā gluži neatceros uzreiz, bet šitie bija domāti tikai First Edition. Respektīvi, viņi ir piedāvājumā tikai uz šito modeli, vairāk uz nekādu modeli, nekur tādu nav. Līdz ar to šeit ir, ja kaut ko tādu remontē, te pieeja jābūt ļoti individuālai un no tāda punkta, ka jāzina, ko tu dari, lai dabūtu to pašu tonīti, lai neviens nevarētu saprast, ka kaut kas bija darīts, lai viņš izskatās forši. Nav tā, ka kaut ko slēp, bet tam vienkārši jābūt saremontētam. Jo tas, diemžēl, nav skaisti. Vai ne? Tieši tas tā. Nav skaisti. Jo šitādu disku noskrāpēt, apskādēt, tas ir sāpīgi, man liekas. Bet stāsts par to, ka... Paskatīties, cik dziļi. Lai vispār mēs dabūtu, lai es dabūtu tādā tonī to disku, man vispār neienāca prātā viens cits kā Valērijas. Mēs jau taisījām tādu mašīnu. Vai ne? Denisam ja ļoti līdzīga situācija bija, un toreiz mēs viņiem palīdzējām un uztaisījām to diezgan kvalitatīvi. Un galvenais, ka nekrāsojam visu disku, to var izdarīt visu daļēji, visu akurāti, nesteigties un būs foršs rezultāts. Tas ir mākslas darbs, un tas ir ne tikai mākslas darbs, tur māksliniekam jābūt pie tā visa, reāli māksliniekam, ne man, bet krāsotājiem, kurš ļoti precīzi, ļoti mierīgi to uztaisīs, lai klients ir apmierināts ar rezultātu. Precīzi. Un lai galā beigās tas tik tiešām ir mākslas darbs. Tieši tā. Rādi, kas vēl? Tālāk, nākamā lieta, kas ir tāda, kur es jau tev teicu, bet tā tad saulē krītot no citas skatu punkta, arī, diemžēl, viņi izskatās lielāk tā bukta nekā video. Bija savādāk. Tu kaut kā, man liekas, ar kaut kādu citu kameru to darīji. Bet es neko sliktu te neredzu. Jā, protams, viņa nav skaista, viņa ir diezgan dziļa.
Jā, un hāba ir alumīnija, jā, tas ir visgrūtākais, kas varētu būt. Un tur ir dubultais metāls, vai ne? Protams. Nu, jāskatās, protams, kas un kā, bet laba ziņa ir tā, ka mums ir uz vietas tagad arī PDR meistars, kurš uz vietas varēs saprast, ko, kā un, protams, palīdzēt un atrisināt šo bēdu, jo šajā gadījumā galvenā lieta ir saglabāt oriģinālu krāsu. Protams. Jā, mums ir individuāla krāsa. Nekādā gadījumā dēļ tādiem buktiem, nekādā gadījumā cilvēki lūdzu mīļie nekrāsojiet mašīnas, jo var visu saglabāt. Jā, pat saglabšanas izmaksas būs daudz vairāk nekā, piemēram, krāsošana, tik un tā jāsaglabā. Jo tas ir way to go, un šajā gadījumā tu saglabā krāsu, paliek, un vienmēr, kad tu atbrauc kaut kur viņu atrādīt, parādīt, pārdot, tu varēsi pateikt, un cilvēki varēs pārbaudīt, ka krāsa ir oriģināla. Krāsējums ir oriģināls. Es gribu piebilst to, ka viņam reāli vērtība krīt, viņš vairs tomēr nav oriģināls. Protams. Nu, arī cilvēkiem ir tādi cilvēki, viņi apbrauc, nu jā, viss ok, bet tā hāba krāsot, tur kaut kāds pārniņš pārkrāsots, es nevaru saprast, vai tas ir, nav tas. Un kaut kā uzreiz grūtāk iet tā zin kā, pārdošana. Bet šajā gadījumā, ja hāba ir ok, plasmas vispār mēs nerunājam. Mēs varam krāsot viņu kaut 10 reizi, tu noņem krāsu, nokrāso. Skaidrs akmentiņš atlidoja, ja tas nav PPF uzlikts akmentiņš atlidoja, visi atstiens ir krāsojami. Tāpat ir ar aizmuguri un ar sliekšķiem. Jā, bet viss, kas ir dzels, alumīnijas, nu tiešām vajag viņu maksimāli glābt. Šajā gadījumā. Un te tomēr ir individuālā auroras krāsa. Nu, Aurora green, jā. Viņu nokrāsot reāli grūti. Nu, mēs jau krāsojam. Ļoti grūti. Jābūt tehnologam. Mums ir tehnologs, kurš reāli tāda veida krāsām cīnās. Un es teikšu tā, tajā gadījumā, kad mēs krāsojam buferi Denisam, tam klientam, kam pieder tas M8, mums aizņem 3 dienas tikai dabūt toni. Tehnologām, viņš strādāja, viņš sēdēja pie mums visas 3 dienas, lai dabūtu toni. Nu, tas ir principā normāla pieeja, krāsošanas lietās, kad tu izmanto tehnologa pakalpojumus, lai dabūtu super toni, lai pēc tam tev pašam nav kauna, kad tu atdod to mašīnu un mēģini cilvēkiem iestāstīt, ka tur bišķi pabrauc, bišķi pamazgā un krāsa būs plus mīnus ok. Tas vēl nebija dzirdējis, pēc mazgāšanas tons mainās. Tur, es domāju, internetā ļoti daudz šitie varianti, kad pārbrauciet mēnesi, tad paskatīsimies, tad kā tons tur aizies no viena uz otru galu. Apmēram iedzen ēnā. Nu jā, ēnā jau nav, tad šitais nav. Tas tā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi uztaisīt tiešām tonītī, skaisti. Un labāk 3 dienas veltīt tam, ka tu piedzini to toni, nekā uzreiz nokrāsot un pēc tam stāvēt ar klientu un mēģināt viņam iestāstīt, ka viņam jāpabrauc mēnesi. Jo es tev pilnībā piekrītu, un šis īstenībā nav viegli. Šis nav viegli. Tas nav viegli. Dubultais metāls pašai hobītei ir tieši... Tiksim galā. Tiksiet galā, super. Tas ir pavisam nice. Klau, nu tāds mazs, nu, tas ir sīkums. Šito detaļu pasūtīsim jaunu. Mums ir piekļauja visiem katalogiem BMW, tā ka mēs esam oficiāli BMW pārstāvi, tāpēc tas ir easy vispār. Iemetot vinu, mums ir piekļaut tieši visām detaļām, kas ir uzstādīts uz šito konkrētu auto. Un šitā detaļa būs pasūtīta jauna. Viņa dārga nav, un, protams, te nav ko viņu mēģināt jāremontē. Uzliec jaunu un aizmirst. Tur viņi remontēt, man liekas, maksā dārgāk nekā viņi nomainīt, ne? Tas būs laika izmešana, jā. Un viss nesmukākā vieta, bet kas varbūt, nav, protams, tā bukta ir tāda sarežģītāka un, es domāju, laika ietilpīgāka, bet šeit, ja jau tomēr ir jau tonis gatavs, tad es domāju, ka šeit tā nav pat sarežģītākā vieta, bet izskatās viņa gan tomēr šādam auto, viņa izskatās sāpīgi. Viņa izskatās sāpīgi, bet atkal, pa lielam, skaidrs, ka buferis nav jauns, atstumi ir, akmentiņi ir visur, tāpēc līdz ar to mēs varam krāsot šito daļu, nokrāsot vispār visu buferi. Un vienkārši tas buferis, tas galvenā lieta un tā priekša, viņš veido to skatu, viņš būs tev svaigs. Es neredzu te problēmu. Problēma ir varbūt šajā spārnā, to, ko es redzu tagad, bet arī šeit es uzskatu, ka mēs nekrāsosim, mēs mēģināsim to remontēt un dabūt tonīt ar laku, pāriet, un tad, principā, tas nebūs redzams. Jo tādā veidā mēs atkal saglābsim oriģinālu krāsojumu, kas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi, jā.
Klau, nu tad te vēl viena, redz tā, ja mēs paskatāmies. Tas ir tas klients, kas atbrauc nomainīt eļu, jā, un tad viņš saka, klausies, tad vēl bukti šeit, tad vēl šeit bukti, tad man saloni jāparšoja, tad lukturs nestrādā. Principā atbrauc tikai eļu mainīt. bet skaties, kur tu vēl šeit iet. Es redzu, jā. Te nedaudz, kā šis varēja notikties? Ir nedaudz, mēs redzam, video varbūt tu neredz. Es pateikšu, tas notika tad, kad tas bija šitais blieziens. Jā, blieziens bija, viņš bišķi uzspied uz spārnu, un tad līdz ar to viņš ilocīja, viņš izgāja ārā. To visu atrisināsim, pirmkārt noņemot buferi, uzreiz viņš paļausies un varēs strādāt ar to spārnu, un uztaisīsim, tā nav problēma. Galvenais, ka lukturiem viss ir ok, šeit nekāda arī bojājuma es neredzu. Tas ir principā sīkums. Nu kā sīkums lielos vilcienos varēja būt daudz sliktāk. Protams. Jā, darba te ir daudz. Te ir vairāk tāds, kā tu pareizi pateici, mākslinieku darbs, lai visu skaisti, akurāti uztaisītu, lai nav pēc tam kauns un galvenais, lai tas ir kvalitatīvi. Tieši tā, precīzi. Jo šādam autiņam tur ir, kā jau mēs runājām. Okay, šie diski, šī pusi ir ok, cik es skatos, mums nav nekāda problēma. Šīten viss ir nice. Tātad, redz, viss te izskatās ļoti zolīdi. Ok, salonā ieiesim, pēc tam iziesim cauri sevi virsbūvēju. Te arī šī zona mums ir aizmugurē, arī viss ir ok. Jā, viss ir skaisti, viss ir labi. Kā man patīk tā M8 aizmuguri? Tas ir kaut kas vienkārši fantastisks, ne? Nu, principā M8 Grand Coupe ir viens no skaistākajiem savā tajā, zin kā, kad ražoja tās mašīnas, 2020. gads un tālāk, es uzskatu, tas ir viens no skaistākajiem. Kupēnieks man tā nepatīk, kā Grand Coupe. Nu, vienkārši bomba, tiešām bomba. Jo tieši tā, ka viņas iznāca, likās, te ir normāls tāds, tas dizainīgs formas, tā aizmugurē kosmos. Nu, tad te tāda viena maza lieta izvēlēja. Nu jā, tas ir būtiski mums difuzors. Visdrīzāk kaut kur, nezinu, pārkojās, piespiedās vai arī viņu piespieda, jā, bet es neko sliktu šeit neredzu. Tas ir gloss black krāsa. Parastā vienkārši noņemam difuzoru, nokrāsojam, uzliekam atpakaļ un visu, un šitās pēdas vairāk nebūs. Te mums viss bija ok, un tad mēs esam apgājuši apli, un ir atpakaļ tas disks. Šitais ir pats traģiskākais disks, ar viņu būs jāpastrādā visvairāk. Bet laba ziņa ir tā, ka mums gandrīz bojājumi ir tie, kuri apkārt. Precīzi. Nav baigi jālien uz šitiem spieķīšiem. Ne melnē, bet arī šajā gadījumā. Jā, un mums jāstrādā ar to kantīti. Tas nav ātrs darbs, bet to var izdarīt. Precīzi. Klau, fantastiski, vai ne? Ierakstiet komentārā, ir fantastiski vai nav? Un ko jūs pārdomājat par M8 kā tādu? Uz salonā mēs redzam to, ka te ir viss skaisti un svaigi, vai ne? Viss ir stīgais. Tā, ko es redzu uzreiz, ādiņa ļoti laba. Šeit var paskatīties polstrieši visu uz vietas, nav nekas saskrāpēts ar kaut kādiem tur biksēm vai norīvēts. Jā, mēs redzam neliels krāpējums uz tā paneļa, konsoles, to mēs arī atrisināsim, mēs nopulēsim, uzliksim PPF pārklājumu, lai vienkārši viņš vairāk neskrāpējās. Tas ir tāds standarta lieta, es teiktu. Ja pat klients tur negrib neko likt PPF, to mēs vienmēr iesakām izdarīt, jo jūs tur turat telefons, atslēgas, visu laiku kaut kas lido, un lai tā vieta, tā ērija ir vienmēr skaista un tāda glauna. Tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Jo šeit viss ir ļoti skaisti. Man pilnīgi, protams, ir nepieciešama tīrīšana, parastais salona detailings, bez kaut kādām izjaukšanām. Es te neredzu, ka kaut ko jājauc ārā, vienkārši jāiztiet, jāatsvaidzina, jādabū, zin kā, varbūt to nedaudz tos puteklišus ārā, lai ir svaigs, iekšā visi interjers ādiņa vienkārši iziet, lai viņi ir tīra un pat stūri. Ja mēs skatāmies ļoti daudziem, protams, viena no tām opcijām ir pāršūt to stūri. Šajā gadījumā es pat neredzu, ka to jādara. Lai viņi ir oriģināli, es uzskatu, ka tas ir oriģināls stūri un iztīrot viņu bišķi uztaisīt frešāk, viņi vispār izskatīsies kā jauni. Nevajag netērēt laiku tam, ne naudu. Jo man vienmēr arī mans pirmais ir, pēc kā es spriežu par auto, ir tātad šoferis sēdeklis un stūre. Tas ir pirmais, zin kā, un šeit es ieraugot uzreiz redzu to, ka salonišu saiks. Jā, First Edition 1 no 400, viņam ir jābūt bez švīgām un bez skrāpējumiem, un jābūt ir stīgā. Bet pārējais salons, skatoties, viss ir ļoti ok. Un, Valērija, ko tu domā par logu tonēšanu? Nē. Es arī domāju, ka nē. Logiem jābūt tonētiem no rūpnīcas. Tad tu paņem stīklu, kas ir ietonēts rūpnīcā, tā nav plēve, tīpaši, kad tev ir
respektīvi durvis. Aizskariņi, jā, bet tev ir durvis bez rāmja, jā, un notonēt to kvalitīvi gandrīz nav iespējams. Protams. Saprot, un tas tonējums, kā tu pareizi pateici ar sietiņu, jā, aizskariņu, es uzskatu, paskaties, cik forši izskatās, tu ar to logu redzi, ka tev ir sietiņš. Kam tas ir vajadzīgs? Tas ir, cita veida tunings. Tieši tā, tas ir cita veida tunings, un tieši varbūt, ja tas nebūtu first editions, ja tas nebūtu first editions, tur būtu tumšie logi. Lai to dara, tas saimnieks, jaunais, kas nopirks. Viņš grib, lai viņš to dara. Es saprotu, kad ir atbraukuši mašīnas, un, piemēram, mums uz detailingu, uz keramisko pārklājumu, uz PPF jauna mašīna, X6, piemēram, un viņš nav notonēts. Skaidrs, lai tur salikt tās tonētās stiklus no rūpnīcas, ir ļoti dārgi. Un, protams, šajā gadījumā mēs palīdzam, mēs notonējām to stikliņus, un klients ir laimīgs šajā. Bet šeit tev tas nav toči nepieciešams, jo tas, kas varbūt atbrauks viņu pirkt, viņš tieši gribēs, lai viss ir oriģināli. Viņš pateiks, kāpēc tā izdarīja Edī? Un to nevajadzēja tonēt. Es sev tieši konkrēto modeli arī atstātu bez tonētiem logiem. Jo te ir aizskariņi, viņš viss ir, viņš ļoti glauns, ļoti. Aizmugurē jau arī aizskariņš. Tas komplekts, tas izskatās ļoti forši. Precīzi. Klau, es pagājušajā gadā īstenībā bija tāds mazs iestarpinājums. Es biju pagājušajā gadā ar šādu pašu auto Dragon Drive braucienu. Man tāda doma, zin kā, radās. Varbūt ir jābrauc atkal, bet ar citu M8 First Edition. Iedomājies, un galvenais, viņi jau neticēs. Viņi pateiks, tas ir tas pats. Tas ir salonu pāršoja, bet īstenībā es vēl pat domāju, ka es pat redzēju, kad redzēju tos video, tu izskaties ļoti, ļoti līmenī ar šo auto. Jā, tas ir BMW, tas nebija superkars, bet kopumā, tā ka tas ir ekskluzīvs modelis, tu izskaties ļoti, ļoti līmenī ar visiem tiem Ferrari, Lamborghini, Urusiem, jā, tur Porsche, man liekas, arī kaut kāda bija. Man ļoti viss, man nebija vispār pretenzija, ja pat tas būtu kaut kāds, piemēram, piečuks, jā, tāds prastāks. Nu, tas tā, bet šitais ir tiešām ekskluzīvs modelis, un, kā jau tu teici, viens no 400. Es pat pateiktu viens no 392. Tu zini, kāpēc, jā? Jo pirmie 8 bija pavisam citi. Viņi bija ķipa vēl krūtāki, ķipa gāja viens no 8, un tad visi pārējie. Nu, tad tu esi tas viss pārējie, bet nu, tas tik un tā nemaina ekskluzivitāti tai mašīnai. Es gribēju tagad paņemt atslēdziņu, uzlikt viņu uz keyrīderu, paskatīties, kas ir vēsture, vienkārši piefiksēt, kas ir jādara tieši tehniski, lai mēs to zinām, piefiksēt. Paskatāmies varbūt arī, cik apkopas bija, kur tās apkopas bija, jo mēs varam redzēt, kuras reģionos apkopas bija, un tas arī ir diezgan svarīga informācija īstenībā, kur viņš bija braucis, pa Minheni, vai tas arī Kīli kaut kur augšējā daļa. Visdrīzāk, protams, šitais auto bija lietots kaut kur, tur, kur ir siltāk Vācijā. Es domāju, arī kaut kur pie Minhenes varbūt viņš varētu būt. Visdrīzāk, jā. Ja šitie skaisti, viņi arī tur ir braukā pa Bavāriju. Jo šitie visi eminieki, es ļoti reti redzēju, ka kaut kāds atbrauc, kaut kas tāds ekskluzīvs no kaut kādiem austrumiem vai kur tur, zin kā, nav tā. Es tev piekrītu, ir, bet retāk, man liekas, tieši tā, šādu modeļu, tas vairāk ir Bavārijas pusē, bet to mēs līdās noskaidrosim. Jā, nu reku, mēs atslēgu tagad nolasām, piekonektēsim, paskatīsimies, ko mums rāda sistēma. Mēs pa Bavāriju divi Valērija esam, ne? Mēs sakam, ka šis autiņš ir bijis Bavārijā. Galvenais, lai viņš nolasās. Tas ir tas galvenais. Forša opcija, vai ne? Tev pa lielam viss ir. Tātad tev ir... Jā, nolasīts viņš ir. Servis, apkopes. Mums ir krāsošanas kamera, tas ir svarīgi. Mēs neko nevedam, mēs krāsojam visu uz vietas. Mēs sadarbojamies ar divām, respektīvi, karbonu ražotnēm. Mums ir glabātuve. Mums ir riepmontāža, arī mums to dara partneri, bet burtiski 200 metri no šejienes ar Hunter standu nobalansē visu. Detailings, PPF, krāsošanas servis, buktēšana tagad arī ir. Nu, reku, nolasījām atslēdziņu, šit kā rāda 14,000 km vēl līdz maiņai, bet laika posms tieši ir nokavēts. Tas nozīmē, ka mašīna kaut kur stāvēja kaut kādu laiku, un viens tas nav slikti. Vienīgais to visu apkopīt vajadzēs uztaisīt. Mēs redzam gan eļu, sveces, mikrofiltrs, salona filtriņš, dzēsešana šķidrums, obligāti tur divi dažādi, jo turbīnā ir savs, zinājumi ir savs, bremžu šķidrums, kā arī bremzēm. Daļ tā, ka viņi stāvēja, obligāti būs jāuztais profilaks. Jāiztir, tā ir keramika, obligāti jādabū visu ārā.
Tas ir principā pārbaudīt, tādu pārbaudi haubei, tiem amortizatoriem, standarta lieta, jā. Lielais veikala čeki, jā, kā arī šeit tas ir jau standarta scope. Faktiski apkopa būs jādara tajā mašīnā. Tagad mēs paskatīsimies... Pa lielam diezgan liela pilnā apkopa tāda. Varētu noslēgt, kas tā arī ir, jā. Ko mēs redzam? Berlīnu mēs redzam. Berlīnu. Mēs redzam Berlīnu un, jā, redzīja 0,1 un viss, kas ar nulēm, tas ir viss ir augšā. Berlīna arī nav slikta. Tas ir Vācijas galvaspilsēta. Tieši tā. Šajā gadījumā. Mēs kaut kā bijām plānojuši, ka tur kaut kas Bavārijā smuki laids, tur pamierīgo tādu. Tur varbūt tā kā... Reku, paskaties. Un arī vispār pirmais ieraksts vispār visdrīzāk tas ir Holanda. Tā arī mēdz būt, jo Holandē ļoti viņiem patīk kaut kas tāds ekskluzīvs, jā, un pēc tam tā mašīna reku pārvācās uzreiz uz... Redzi, mums pat ir nosaukums Autohaus, kur taisīja Pegnītis, Holland GmbH, Pegnītis ir pilsēta, un paskatīties var, kur viņš atrodas, kas kā, bet tas saprotams pēc koda, ka viņš atrodas ļoti tuvu pie Berlīnas, kaut kur tajā virzienā. Reku pēdējās apkopas, kad viņas bija, faktiski, ar to mašīnu kāds nebija vai brauc vai ko, te vienkārši ir jāuztais pilno apkopīt, un tā mašīna būs kā jauna. Pa lielam tas auto arī bijis iegādāts kā otrs auto visticamāk, un izmantots tādiem skaistiem saulainiem vasaras vakariem. Pēc komplektācijas viss kā ir, tā arī ir. Viss karbon, bremzes, boveris, mūzika. Respektīvi, kas ir foršajā sistēmā, es visu redzu. Tas, kas ir, es pat varu redzēt to, kas bija ieinstalēts, uzinstalēts pēc tam, kā upgrades. Šajā gadījumā mums nav later installed options equipments, nekā nav, retrofit nebija, bet dažām mašīnām laikam ir, var lāzerišs lupturs uzlikt vēl kaut ko, un tas ir tikai normāli. Kaut kā tā, neko sliktu mēs neredzējām, bet mēs ieraudzījām tieši to, uz ko mēs arī plānojām. To, ko mums vajadzēja redzēt tieši tā, kad mēs taisam apkopi, un reāli klients iegādājoties šo auto, viņš būs reāli ļoti apmierināts, jo tur būs izdarīts viss, un tu pa lielam varēs iegādāties labu mašīnu, ekskluzīvu, vienu no 400, un viņi varēs pārvietoties un tieši tā. Valērija, Klau, es braucu iekšā, un es nevarēju nepamanīt tātad šo. Tas ir 330. Clubsports. Tas ir ļoti rets 46. Tas ir mūsu klienta auto, viņš ir BMW entuziasts, viņam arī ir principā daži cits modeļi, visi gan Alpina, 41,000 nobraukums oriģināls. Viņš viņu atveda pie mums, lai mēs vienkārši uzfrišinātu. Un starp citu, šitie diski, tas ir oriģināli Clubsport diski, nobražāt mals bija, reku viss ir restaurēts, šito mēs nekrāsojām, skrūvīts būs jauns. Reāli skaisti, ne? Nē, forši. Bet tu iedomājies, tā mašīna ir 2000 gads, tas ir 25 gadi. Un paskaties, kādā stāvoklī rāda, kādā stāvoklī ir beņķīši. Un šitais bija arī tikai Clubsportiem un eminiekiem. Un šitais ieliknīts, ļoti forši izskatās. Klau, ja varētu nodot jums to smaržu, vai ne? Man ļoti patīk saprotat, par ko mēs runājam. Šī smarža, tas ir tas, kāpēc vien ir jābūt to tādam autiņam garāžā. Un reku Clubsport atšķirība ir šitais Polarits. Tas ir gāja tieši Clubsportiem. Un viņi ir visi 330. Man liekas, nebija citi 330. Viņi arī bija. Vienīgais bija ir manuāls un automāts. Šajā gadījumā mums ir automāts. Un Estoril blau krāsā. Atceries, bija laiki starp BMW entuziastiem. Tad BMW Powerā vēl piedalījāmies un viss. Un tas Estoril blau vienkārši bija bomba krāsa. Visi gribēja pārkrāsot savu auto Estoril blau. Vienā brīdī visi brauc ar Estoril blau. Tad atkal bija tāda Imola rota sarkanā. Tad visi atkal pārkrāso Imola rota. Labi, ka tagad ir plēvis, ir tik daudz krāsu izvēle, ka tev nav jādomā, kaut kas tur, bet šajā gadījumā tas ir vispār cits stāsts, tas jau ir youngtimers un super stāvoklī. Reku arī Clubsportam atšķirība ir šitie uzlikši, šitie. Tas ir oriģināli, viņi kā mūsdienās tas būtu karbons. Tajās dienās tas bija plasmas vēl. Bet tu redzi, tur ir tas stāsts tajā oriģinalitātē, ka tev ir tāds reāli E46, reāli viss vienkārši stokā, svaigs. Tas ir skaisti. Ikdienā pat paņemt viņu vienkārši sestdienā aizbraukt kafiju, iedzert. Atbrauc kaut kur pilsētā, apstājies, kafiju paņēma, apsēdies.
un tu baudo to dienu, skaties uz to mašīnu, un tu arī esi priecīgs par to, ka tu dod viņai iespēju dzīvot tālāk. Protams, jā. Un priecēt citus cilvēkus. Un turēt viņu tādā stāvoklī. Bet, protams, un tas nav lēti, ap citu. Tas nav lēti uzturēt, protams, bet tas ir, zin kā, tāpatās tādam auto vērtību kāpju, un tu tādu auto par 20 000 vairs nedabūsi. Tas nav reāli. Tas vispār nav reāli. Tāpēc, savā ziņā tā ir tāda sava veida investīcija, un tas aparāts viennozīmīgi iedod smaidu. Davai tagad nedaudz varbūt pastāstīs mums par šo aparātu. Tas ir mūsu M5, oriģināli viņš ir baltā krāsā, un mēs izdomājām, kāpēc gan ne pārvērst viņu par safety car. Jā, faktiski mēs izvēlējāmies un izmantojam oriģinālu safety car livreju, kas bija domāts GP un Gran Turismo sacensībām, viņa faktiski M5 arī bija tas safety cars, un uztaisījām tādu saucamo diezgan kopiju tai mašīnai. Vēl 1:1 gandrīz. Jā, jo ja viņa būtu zila, balta, zaļa, tu nevarēji to izdarīt. Šajā gadījumā mēs izējām, protams, mēs pievienojam nedaudz visāds kaut kādas reklāmas, bet pārsvarā to, ko mēs pārstāvjam Latvijā un Baltijā. Tas ir KV, HRE Wheels, Kamikaze Baltic, Eventuri, Deikin izplūdu, un faktiski arī reku uz mašīnas stāv arī diski, 21-nieki, izplūdu stāv Deikin. KV atspers viņai stāv, karbons mūsu ražojums stāv, jo mēs ražojam karbonu, principā viss karbonu detaļas, tas ir mūsu ražojums, un tas saucamie performance parts, viņi arī šeit ir uzstādīti. Tāds viņš ir, foršs. Viņš viennozīmīgi izstāsta rītīgi krūti, kas arī to tev grib jautāt uz ceļa. Braucot ar šo auto, kāda vispār ir, ko cilvēki, kā viņi to uztver? Viņi uztver to dažādi. Kad jāpaliek pa bremziem? Jā, zin kā ir, kad mēs bijām tagad Tallinā uz tā pasākuma Blacklist Opening, es biju braucis ar klienta Porsche, un aizmugurē bija braucis šitais auto. Ik pa laiku, kad tu aizmirsti, ka viņš tev aizmugurē ir, tu skaties atpakaļ spoguli, un tu tāds sajūti kaut kāda policija, kas te notiek. Tu nevar saprast, kas tas ir, var būt, kas, bet, protams, uzreiz pirmkārt, tu ļoti pamani to mašīnu. Ja mēs runājam par Rīgu, visi smaida, visi saka super, izskatās forši. Visiem ir ļoti interesanti. Tie, kuri zina, ko tas livrēja nozīmē, tie zina. Tie, kuri nezina, viņi vienkārši atbalsta ar laiku, saka, ļoti izskatās bomba, ieslēdz baguguns, tur parāda. Viņi vēl domā, ka varbūt ir kaut kāds pišalks, bet tādas mums lietas nav, tas viss ir aizliegts, mēs tā nedaram. Bet izskats ir ļoti foršs. Man patīk. Viņi nav tādi kā visiem. Man arī patīk. Uzreiz redzot, es sapratu to, ka ļoti labs gājiens izdarīts. Reāli, forša reklāma. Zini, kas pirmais, kas nodot, ir numurs. Es teicu, black, ok, viss ok, nav policija. Jā, nav policija točni. Bet jautājums, ok, kāpēc black? Tu zini, kaut kā tā sanāca, ka tajā pašā BMW Powerā man bija nicknames, un viena no daļām no nickname bija black. Un kaut kā es biju aizbraucis uz Vāciju, kā jau mēs visi sākam. Es ļoti daudz Vācijā biju, pirku mašīnas, skatījās, testēju. Un Vācijā uztaisīja numurs. Tur ļoti vienkārši. Tu iet, pasaki, davai uztaisam un tos DE, black. Man kaut kā uztaisīja, un tā, un ofisā viņi stāvēja. Un te viens mans draugs, un partneris tai skaitā to pamanīja. Un viņš saka, kāpēc, kā es saku, man kaut kā patīk. Es pat nesapratu, kāpēc, kaut kā patīk. Un viss, un tad skatos, ka dāvana ir uz vienu dzimšanas dienā, un viņš saka, davai, viņi tur sametās draugiem, tas tāds pasākums un ķipā uzmučī. Un tā es arī lietoju, tas ir, man ļoti patīk. Un visiem arī, zin kā, dažreiz, kad tu uzliec, kad viņi balti bija, tad visiem bija jautājums, balta mašīna un melns numurs. Faktiski black ar melns, un kad bija mums M4 manējais, un kad bija black numur, tas bija vispār bomba, un tad, kad mēs tur braucām uz Eiropu, tur vispār cilvēki nevarēja saprast, kas te notiek. Mēla mašīna, matēti, M4. Skaņa, visi diski, visi melns un black numur. Tas bija vispār kaut kāds wow, kosmos. Tev tas G-serijas M4, viņš vienkārši, viss melns skaits. Viņš īstenībā te parās. Varam pieiet, jā. Šo auto mēs pārdevām pagājušu gadu, man liekas, augustā. Vienam no arī blogeriem. Viņš kaut kā
Atbrauca uzreiz, viņu paņēma, un tur jautājumu nebija. Tur ieguldīts ļoti daudz vis kaut kādas lietiņas arī, kas saistītas ar mums. Tie paši atspērs, karbons, dīski arī atkal, deikini izplūdi, bišķi noputējis, bet tā jau mums ir sākums vasara. Viņš ir skaists. Un tagad, tagad ir pavasars vasara, ziedu tekšņi, kaut kas tāds. Bet, Klau, es uzreiz skatos to lupu, man liekas, M3, ja es tur biķerniekos viņu laižu, viņi tur turāt, viss ok būtu. Es ar viņu biju braucis pa biķerniekiem. Tieši ar šito mašīnu, kad viņu piederēja man, un viss bija labi. Viss bija labi, nekāda problēma nebija. Un kāds viņš bija? Viņam arī skaidrs, ka viņam ir safīra krāsa melna, oriģināla glancēta. Mēs uzlikām matētu PPF, un tāpēc mēs arī dabūjām matētu mašīnu. Un, protams, tā plēves glāba mani no visiem tiem akmentiņiem, kas pa biķerniekiem to lidoja apkārt. Tas ir baigs arī, tas ir vajadzīgs. G-sērija ir baigais. Un viņš ir īstais, viņš ir pakaļpiedziņa. Tas nav X-drive. Tas ir tas īstais, ar ko jābrauc pa trasi, kā man viens slavenais Latvijas braucējs teica, ka nē, Valērija, ja mēs sūtam, tad mēs sūtam tikai pakaļpiedziņa. Te bez variantiem, jo es ar X-drive, tas nav tas variants. Tā tas bija. Pēc svara X-drive ir 50 kg tikai smagāks, bet, protams, klasika. Bet tur jau nav svarā starpība. Tur jau galvenais, ka priekšā svars ir lielāks. Dēļ tā, ka tev ir tilts faktiski, puses, un tad sanāk ar to priekšu, kad tu strādā, kad tu gribi iegriezt, tur jau tā galvenā problēma. To vairāk pastāstīs tie, kur tieši tā autosportā ļoti iedziļināti, viņi ļoti labi to var pastāstīt. Toreiz viņš man tur sastāstīja, bet es jau to visu aizmirsu. Viņš teica, nē, tā mēs nedarām, jo tā un šitā, un tur es saku, viss, kā tu teiksi, tā arī būs. Tu jau pēc mašīnu. Kaut kā tā tas arī ir, Reku stāv matēts M3, tāds, kādu tu gribi. Tādu, kādu es gribu, un viņš izstāst ļoti labi, un viņam arī, es redzēju, ka tur ir neliels upgrades veikts ar gaismām, vai ne? Jā, viņam ir dzelteni CSL DLR. Šīm modeļiem to izdarīt ir ļoti vienkārši. M5 ir daudz grūtāk uztaisīt, tev jājauc lukturi. Šajā gadījumā tie DLR mainās no augšas, un respektīvi viņus uzlikt un noņemt, ja gadījumā tev tas nepieciešams, ja tu negribi, piemēram. Un, protams, šajā versijā to izdarīt ir ļoti vienkārši. M5 daudz grūtāk bija. Viņš izstās īstenībā ļoti labi to matēto krāsu. Es tev pēc tam atstīšu, kā viņš izskatīsies. Es domāju, ka tu... Pārdomāšu? Nē, pārdomās, tas būs vispār, viņi būs glancēti. Jā, bet tur krāsa izvēle vienkārši kosmos būs. Tur vienkārši emocijas. Man rītīgi patīk šitie projekti, bet es vēl neesmu nevienā nekad tā baigi pats iegājis. Man pienāks īstais moments, un es arī ielekšu. Un es ceru, ka tu izdomās, tu atbrauks pie maniem. Jā, obligāti. Un mēs kaut ko izdomāsim. Es tev varu ieteikt kaut ko, bet pēdējais vārds būs aiz tevīm. Izvēlēties to, un tā, ka mums ir ļoti liela pieredze. Es varu tev parādīt, un arī to, ka es varu parādīt fotogrāfijās, to, ko mēs bijām darījuši. Un tad cilvēks bišķi savādāk skatās. Tad tu vienkārši pasaki viņam tekstā tā un tā, tas ir viens. Bet, kad tu pateiksi, skaties, viens projekts, otrs projekts, trešais projekts, ceturtais projekts, šeit projekts jau Monakā braukā, tas jau tur kaut kur pa Franciju, pa Itāliju, tad tas. Piemēram, to, ka mēs tagad taisam M5, un viņam ir oriģināla Donington krāsa, viņa tāda pelēcīga, un mēs viņu pārklājām ar matēto PPF, bet uzliekot arī visu karbonu glancēt. Izskats mašīnai vienkārši kosmos. Kad viņi bija vienkārši pelēcīgi, skaisti, Donington krāsa ir vienkārši superīga. Bet tikko tu uzliec to plēvīti, tad uzreiz tās visas līnijas iziet ārā. To, ko tu gribi, jo līnijas izceļās, un viņš paliek brutāls. Faktiski šito mašīnu mums šodien ir jādod. Lai jūs saprastu, kā tas notiek, šo mašīnu mums šodien cilvēkam ir jādod. Pārējo var Edijs pastāstīt, kā viņš tagad to redz, jo viņu redz tās emocijas. Klau, zini kā, man, kā jau tu teici, zini kā, tas PPF matētais, reāli viņš tur izceļ tās formas, paskaties uz motoru pārsaļu, paskaties, kā viņš izskatās. Pamēģini ar roku pavelkt, tad tu sapratīsi vēl vienu trikolu. Jo tas ir, principā, tāda plēve ir tikai kamikadze, tas ir saucamā true matte efekts. Jo ir matēts krāsas, kuras tu glauni, viņas ir, glūdas, un tu nevari to, zini kā, dabūt pilnvērtīgi to matētu efektu.
Šajā gadījumā viņš arī matēts ir uz kad tu pieskaries tajā mašīnai. Bet zini, kā laikam ir, kad tomēr mūsdienās ir pareizāk pirkt glancētu krāsu un aplīmēt viņu ar matēto PPF, nekā nopirkt matētu auto, jo uz to matēto auto tur redz mazāk. Ja tu neaplīmē matētu auto, tad tur... Un sanāk dubultdarbs. Pirmkārt, tu pārmaksā par krāsu, kad pasūta auto, un tad tev vēl viņu jāaplīmē ar matēto plēvi. Precīzi. Šajā gadījumā tu dabū glancētu mašīnu, tev vienmēr tā glancētu mašīna arī paliks zem tās plēves. Un tu vienkārši uzliec matētu plēvi un aizsargātai skaitā to mašīnu. Viņa neskrāpējās, viņai ir self-healing efekts, kas ir ļoti svarīgs mūsdienas. Tur atbrauc pie kaut kādiem, tur var būt ne ļoti kvalitatīviem mazgāšanas darbinieki uzņēmumi, viņi nomazgā, noskrāpē, nevajag pārdzīvot. Burtiski saule, UV stari, viss iziet. Kāda tehnoloģija, crazy, ja? Super, mūsdienās ir ļoti daudz tehnoloģijas, viņas vienkārši jāizmanto. Bet tas ir baigi svarīgi tieši tā, ka tu esi eksperts šitajā tēmā un ka tu vari pastāstīt un ka tu zini. Un ka līdz Latvijai, kur tas ir atnācis un cilvēki to var izmantot. Mēs arī cenšamies dalīties ar to pieredzi, jo nevajag viņu slēpt to pieredzi. Viņi ar viņu jādalās, padot, pastāst, dalies ar experience. Mēs arī diezgan daudz arī paši pieprasām kaut kādu experience, kaut kādu ieteikumu, varam uzzvanīt kolēģiem. Tas ir absolūti normāli, mēs nebaidāmies uzzvanīt kolēģiem, paprasīt, vai jums bija tāda situācija, kā jūs izgājat no tādas situācijas. Nav obligāti tikai Latvijā, mēs varam uzzvanīt pat uz Japānu, mūsiem partneriem, mums ir Igaunijā, mums ir Vācijā, daudz kur ir, tur Norvēģijā ir ļoti labs arī partners, kurš tur jau arī klimats ir ļoti līdzīgs kā mums, tad tu vari tiešām uzprasīt, kā tā, un tev uzreiz atbildes ir. Nav ko baidīties. Protams, un nevajag uzsvērt, ka tu esi vienīgais, kurš visu māk. Tā nav. Loģiski, ļoti pareizi. Klau, vēl viena nianses, kas man ļoti patīkās. Ka nav tas pārspīlējums. Zini, kā arī baigies. Tāds neliels karbona lūpiņš. Tas ir CS lūpa, jā. Precīzi, ļoti labi izskatās. Aizmugurē difuzors arī ir CS, viņš ir savādāks un spoileris arī. Jūs kā reiz tagad redzat faktiski aizlīmēšanas procesu karbonam. Klau, man liekas, ka tiešām tā ir ļoti pareiza izvēle tam, kas izvēlējās un iepakoja šo auto matētā PPF-ā, jo tās formas vienkārši tas autiņš tās vienkārši izbaidīgi. Klau, super, paldies tev. Mēs izgājām cauri. Paldies tev. Forši. Paldies tev. Konkrēti. Paldies tev liels, tā kā man liekas, ka es esmu pārliecināts, ka auto ir nodots pareizajās rokās. Pie Valērija. 100 punktu. Mehāņi. Gaidām. Paldies, ka uztic. Tas ir svarīgi. Saprot. Precīzi. Un mēs būsim atpakaļ procesa virzībā kaut kādā arī, vai ne? 100 punktu. Tas ir normāli. Paskatīties, jo mēs parādīsim to, ko mēs principā nemēdz rādīt to, jo tu saproti, ir iekšējās lietas. Visu tu nevar parādīt klientiem. Dažreiz arī klientiem labāk neko nerādīt, jo viņi nesaprot, kāpēc tā, kāpēc šitais. Visiem beigās ir interesants rezultāts. Un tāpēc līdz ar to tev mēs parādīsim niansīts kaut kāds, gan es pārliecināts, ka Viktors, detailing pārstāvis, pastāstīs arī tev kaut ko, kad viņš paņems to mašīnu pie sevīm un sāks tīrīt, sagatavot jau atdošanai. Faktiski tas būs pēc tehniskās daļas. Pirmais būs vispār tehniskā daļa, tad ies jau daļa, kas saistīta ar izbūves darbiem, un tad tā mašīna, protams, aizies uz detailing tur, kur mēs gatavosim jau atdošanai. Kā mēs runājam, nekas tur superīgs, tur mega kaut kāda projekta. Galvenais, lai tas viss ir ļoti skaisti un tā mašīna būtu kā jauna. Mums viņu vajag kaut kā līdz tam stāvoklim dabūt maksimāli tuvu jaunajai mašīnai. Pareizi? Jā, uzdevums ir dabūt pa lielam jaunu autiņu. Bet es esmu diezgan drošs, ka ļoti daudz mūsu sekotāji gribēs redzēt tās nianses un tos procesus, kā tas notiek. Un tāpēc jums ir tā iespēja piesakojot Valērijam, Mehāņika, piesakojot man. Storijos arī liksim, jā. Tieši tā liksim storijos un sekojot līdzi, jo šeit būs vairākas sērijas, kurās mēs to parādīsim, kāds ir starts tagad. Lūk, jūs redzat šeit, kāds būs process un kāds būs gala iznākums. Es domāju, gala iznākumā mēs vēl varēsim varbūt uztaisīt kaut ko interesantu. Es domāju, 100 punktu kaut ko uztaisīsim. Ar kādu no līdzīgiem auto. Kas par datumu šodien, draugi mīļie? 30. mājas. 31. tiekamies rītā Dragonā. Nav jau vairs tālu. Lai jums visiem fantastiska diena.